Brīvības ielas 103 iemītnieki nemaz nejūtas pārliecināti par savu drošību, sevišķi pēc pirmdienas notikuma, kad agri no rīta viņu kaimiņiene Elvīra pēkšņi sākusi ārdīties un ar mazu cirvīti izdauzījusi 3 logus kaimiņu dzīvokļiem, kā arī sabojājusi viena mājas iedzīvotāja automašīnu. 5:25 es izdzirdēju bļāvienus. Glābiet mani, sit nost šo te. Bet es gultā sastingu un nevarēju pakustēt par šo te. Un pēc tam izdzirdēju savā logā šķindoņu. Šo te es joprojām nevarēju attapties. Pieskājāmies ar vīru pie durvīm. Pavēru actiņu to. Domāju, skatīšos koridorā, kas tur notiek. Nepaspēju savu paskatīties, ka sāka stikli krist. No virtuvēšu sašķinda stikli liela loga rāme. Pēc tam sāka vīrs kliegt, ja otrā istaba visu sadragāja. Tur jau, kā redzējām, viss caurumās. Elga Gaidlazda un Inta Krūze tikai dzirdēja, kas notiek, toties Intas vīrs redzējis kaimiņienes ārdīšanos. Viņš redzēja, kā viņa pa rudzēm ieskrēja un ar cirvīti. Nebija liels tas tāds mazs cirvīts. Pēc kaimiņu stāstītā tā nesot pirmā reize, kad Elvīra traucēja mājas iemītnieku mieru. Un tas ir regulārs mūsu pazemošana, regulāri mūsu pagalmā viņa lamā un vienkārši nav drošības ne par ko šeit dzīvot. Pērn pat esot bijis gadījums, kad sieviete ar nāzi uzbrukusi Elgai, viņas mazdēlam un viņas meitas ģimenei. Uzbrukums noticis, kad Elga ar tuviniekiem taisījās kāpt automašīnā un doties uz kapiem. Un tad viņa aizgāja un paķēra nāzi un skrēja, un labi, ka mēs tādā busā sagājām, ja nebūtu līķi. Jo viņa jau nebūtu skatījis, viņa būtu saduši un lielais tas virtuves nazis bija. Elga rāda iesniegumu, kurā kaimiņi lūdz sievieti izolēt no sabiedrības, lai viņa neapdraudētu citus. Šis dokuments pērn ticis iesniegts gan policijā, gan pilsētas domē, gan Jēkabpils sociālajā dienestā, gan Tiesību sarga birojā. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Zigmunds Januševskis apliecina, ka šāds gadījums ir fiksēts, bet toreiz starp cietušajiem un Elvīru panākts izlīgums un sievietes māte apsolījusi, ka meita ārstēsies. Pēc vakardienas notikuma gan policija uzsākusi kriminālu procesu. Zigmunds Januševskis skaidro, ka 1977. gadā dzimusī sieviete uzreiz pēc notikušā nogādāta Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Tagad jāgaida, ko teiks mediķi, bet visticamāk būs jānozīmē tiesu psihiatriskā ekspertīze. Brīvības ielas 103 iemītnieki tikmēr uztraucas, vai sieviete atkal netiks palaista vaļā. Nevienam galva nesāp, neviens viņus neizolē. Kā mums dzīvo tālāk? Laikam uz pulveru mucas dzīvosim, ja viņi palaidīs brīvībā. Tāpat iedzīvotājus uztrauc, kur ņemt līdzekļus remontam, jo abi dzīvokļi ir privatizēti, tādēļ visticamāk logi būs jālabo pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.